Labdien visiem! Esmu saņēmuši savu pirmo pasūtījumu no Mikija šajā gadā un centīšos ātri padalīties, kas tad ir šoreiz mums pasūtīts. Tā, te ir čeks. Uz virsmu ir katalogi. Katalogi ir pieejami dažādās valodās, un šie ir katalogs 2, 3. Viens katalogs strādā 2 katalogu periodus. Viens katalogu periods ir 3 nedēļas. Ja? Tātad man šeit ir gan klientiem, gan pašai sev gaidīju. Tuvojās Valentīna diena, droši, kad būs skaisti piedāvājumi. Tālāk šeit ir maisiņi, kur ielikt klientu pasūtījumus. Man gan klientu nav daudz, bet tālāk ir dozadori, kurus liekam dažādos kosmētikas māju līdzekļos, ja? Virtuves ziepītes, dušas gēli un tā tālāk. Paši liekam, kāds mums vajag, un otrais nav jāpērk. Ja ir iepakojums tukšs, mēs nopērkam jaunu iepakojumu un dozadoru to pašu varam izmantot. Tā, šeit ir kosmētikas maciņš, ko Miki pieņem, to es saņēmu dāvanā. Tālāk ir jaunums, Venona krēms, neesmu lietojusi, un pieņem šī arī man ir dāvana no kompānijas. Šeit ir roku pīlings, fantastiski, jo neesmu lietojusi, un pīlingu droši, ka vajadzētu man šeit, jā, jo ir pigmentācijas plankumiņi un tā tālāk. Redzēs, kā strādās. Tā, šis ir gludekļu aizvietotājs, ja? Tātad izsmidzinam, ar roku varam pabraukt un viss kārtībā, vai arī gludinot, ja ir ļoti saglumzītas drēbes un grūti izgludināmas, ja? Tad šis sprejs ir uz ūdens bāzes ar ļoti patīkamu vieglu aromātu, uzsmidzinam, ja? Un atvieglo gludināšanu ātri varam izgludināt to, kas mums ir it kā grūti, ja? Kā arī šo spreju varam ņemt līdzi ceļojumā, tad, kad drēbes ir salocīts un pirms vilkšanas varbūt vajag šur tur kaut ko piegludināt, ja? Tad neņemam līdzi gludekli, paņemam šo spreju, uzsmidzinam ar roku, pabraucam un sakopjam savas drēbes pirms vilkšanas, ja? Tas ir jaunums, un to es noteikti iesaku visiem pamēģināt. Es zinu, man tāds bija no citas kompānijas, un man viņš ikdienā ļoti, ļoti palīdzēja. Tā, tālāk man ir ziepītes intīmai higēnai. Tad man ir kanabis matu sprejs. Jā, tas ir droši, kad mums bija akcija pārsteiguma komplekts pa 5 eiro, kādi 4 produkti, un mēs nezinām, kas kurā ir iekšā, ja? Un es patiesībā ļoti gribēju šo spreju izmēģināt, un esmu šajā komplektā pieņemu, kas saņēmusi, ja? Un es ar prieku izmēģināšu. Kanabis matu kopšanas līnija ir fantastiska, to es arī dzirdu no mūsu klientiem, no konsultantiem, un es arī patreiz lietoju šo kanabis matu kopšanas līniju, šampūns un kondicionieris, un tie ir fantastiski, par tiem var palasīt plašāk, un tie ir domāti vairāk arī smalkiem, bojātiem matiem, kā redzam, man ir smalki mati, un man ļoti, ļoti matiem patīk. Ja, tālāk. Šeit ir veļas mazgāšanas gēls baltai veļai. Lietoju jau krāsainai veļai un lietoju arī kondicionieri. Rezultāts man ļoti apmierina. Pēc izžūšanas drēbes nav cietas stīvas, bet ļoti, ļoti
mīkstas, jā, arī mūsu tagad sausajā gaisā, kas ir telpās žūstot, jā. Eko, cilvēkam un dabai draudzīgs, jā, produkts, un tagad es arī pasūtīju Baltai veļai, un es domāju, ka man ļoti patiks. Un vēl ņemot vērā cenu, jā, šeit ir 750 ml, un neatceros, cik reizēm pietiek, bet principā vienai reizē vajag vienu šo korķīti, ja, un pilnīgi pietiek vienai mazgāšanas reizē. Tā, tad man ir atkaļķotājs, ja es pareizi saprotu, ja. To gan diezgan bieži vajag, arī ūdens kannām, ja. Ja ir kaut kur aizkaļķojies, tas man arī ir jaunums, neesmu lietojusi, un ļoti izslavēts sodas tīrīšanas līdzeklis. Mēs jau paši zinām, ka ar sodu bieži arī daudz ko it kā var attīrīt arī, ja, un šis ir arī ļoti universāls produkts dažādām virsmām. Atgādinu, ka visa kosmētika mājai no Mihi ir eko, dabai cilvēkam draudzīga un droši lietojama, jā. Jā, šajos bunduliņos ir puslitrs iekšā, jā, tā kā visai lieli. Ieliekam šo, ja ir pa garu nogriežam, dosdoriņu, jā, cik vajag, un man jau šis viens attalkotājs ir tukšs, vienu bija nopirkusi rezervītē, to jau es atdevu klientei, nu tas ir fantastisks produkts, kur es noteikti iesaku katrā mājā, ja, jo fantastiski notīra piedegumus, cepeškrāsnu tīrīt man vairs nesagādā pilnīgi nekādas grūtības, es jau gadnīz vai tagad skatos, kaut kas ir jau ej tīrīt. Bet, kā mēs zinām, tas process parasti ir ļoti, ļoti nepatīkams. Ja? Līdz šim es tik jaudīgu attalkotāju nebiju lietojusi. Arī lieliski notīrīs atsūcējs pie plīts, ja? Pannu apakšas. Ja ir piesvilis kaut kas grāpī, ja? Ļoti, ļoti, ļoti labs un noteikti iesaku, ja? Tātad man šādi ir 2, jo es vienu paturēšu rezervītē, ja nu man kādi klienti arī ātri grib, ja? Un tad šis dušas gēls rituāls aroma, lasīju, bet mēģinājus vēl neesmu, tā arī ir dāvana no kompānijas. Pieņemu, ka man bija dāvanā 3 produkti, ja, par to, ka es esmu lojāls pircējs Mihi kompānijā, un ik pēc 3 katalogu periodiem kompānija lutiņu savus lojālos klientus, kas iepērkās vismaz 100 eiro vērtībā katalogu periodā. Ja, kompānija lutina savus klientus. To es tagad tiešām arī redzu. Jā, un man ir viens gaisa atsveicinātājs ar Barbadosa ķirsi, ja. Man ir viens cits. Arī šie ir ļoti populāri gaisa atsveicinātāji uz ūdens bāzes, ļoti patīkamu smaržu. Jā, arī dzīvniekiem patīk, nebēg no mājas ārā, kad sapūš, jā. Šie ir ikdienas lietošanai, es domāju, tagad īpaši sausā gaisā telpās, jā, kad ir radiātora apkure, pamitrināti gaisu un vēl patīkama smarža. Nu, man patīk, jā. Un te vēl beigās ir mazi sīkumiņi. Nezinu, neatceros, kas. Aha,
Te arī vēl papildinājums komplektam, pārsteigumu komplektam, jā, ko es tiešām nezināju, kas tur būs iekšā. Un lūpu sviestiņu bija pasūtījusi. Bija jau iepriekš pirkus, bet jau izdāļāju saviem bērniem, jā. Tad šis būs man lūpu sviestiņš. Un paletīte, multikrāsu palete ar dažādām krāsiņām kopā, ļoti skaists. Tāds man arī vēl nav bijis. Mēģināšu attaisīt. Nē, nevarēšu attaisīt, jo viņš ir ar skoču aizlīmēts. Redz, kāds skaistuls. Un, jā, man pasūtīti bija. Es biju pasūtījusi zīmulīti nagiem un kutikulai. Es domāju, ka to jau arī visām dāmām. Visām dāmām ir, jā, šī ir eļļiņa. Jā, eļļa. Apvalkam ap nadziņiem, ar ierīvējam iekšā, jā. Šāds zīmulīts. Man liekas, ļoti ērts. Jā, un vēl ir, tas ir serums skropstām un uzacīm, jā. Tātad veicina augšanu, jā, kopj, lasīju, arī atsauksmes redzēju. Rezultāts skropstām ļoti ātri varot redzēt. Bija meitenes arī safotografējušas, vairs neatceros, cik ilgs posmiņš bija tur nedēļa vai cik, kad jau bija ar ko salīdzināt, jā, rezultāts. Rezultāts acīm redzams. Jā, to es arī noteikti iesaku. Un tas arī laikam man būs viss, jā. Jā, tas arī man šoreiz ir viss. Iesaku iepazīt Mihiju arī jums. Tas ir interesants piedzīvojums ģimenei un man ikdienā vajadzīgi produkti. Ja? Ja jums ir kādi jautājumi, kādas neskaidrības, rakstiet un jautājiet, kopā tiksim galā. Paldies, ja noskatījāties! Pagaidām visu labu!